Ja tev liekas, ka viena lieta ir svarīga un laba, un tad tā enerģija rodās, ka to tiešām vajag aizstāvēt. Man vienmēr bija tā sajūta, kad es esmu laimīga, ka man iesaistīja tajā cīņā par Latvijas vietu pasaulē. Un netikst, pasaulē, Eiropā, ka mums ir tik daudz laba, ko mēs varam tagad joprojām attīstīt un vēl vairāk attīstīt kā jebkād, vai ne? Jo viss tāds pasākumi kā Nacionālā bibliotēka, protams, tā jau man bija ļoti pie sirds, bet bija daudzi citi līgumi, jo, klausieties, es tomēr biju ar 4 cepurām. Tas bija vienkārši, ka es tā domāju, tagad pilnīgs ārprāts, vai ne? Tagad, protams, to darbu ir vēl vairāk, bet arī tajos gados bija, tātad man bija atbildība par UNESCO, par Francijas, Latvijas attiecībām kā vēstniekam, Spānijas vēstnieks un Portugāles vēstnieks. 4 cepures. Es taču skrēju tā, ka man, no vienas vietas uz otru un papīrus rakstīju. Un, paldies Dievam, man bija ļoti patīkams tas pirmais palīgu tīms, jeb tie jaunie cilvēki, kas ar mani kopā sāk tos darbus darīt. Viņi visi nekādas stundas neskaitīja, un visi darīja kopā. Un visiem bija tāda pārliecība, ka mēs tiešām kaut ko tagad iesākam un kaut ko daram, kas ir mūsu valstī tik svarīgi. Un beidzot mēs atkal esam pasaules vēsturē ienākuši. Un tā kā tie bija tādi ļoti skaisti laiki, tie pirmie gadi, jo visi ticēja, ka viss mums veiksies, un mēs visi kopā strādājam. Katrā ziņā, ja tu tici kaut kam labam un svarīgam priekš savas zemes, un ja tev ir tā iespēja dot kaut kādā veidā par to cīnīties, tad tas jau tev dod sparu un spēku, vai ne, to darīt. Man misija patiesībā ir tāda diezgan vienkārši atbildi. Un proti, man ir vienmēr bijusi tā sajūta ap sevi radīt harmoniju. Ziniet, visās lietās, vai tas ir mājās, vai tas ir cilvēkos. Es mīlu cilvēkus. Es katram cilvēkam manās acīs dod lielu šanci. Un man ir tiešām tik reti bijis kaut kāda nepatika ar kādiem cilvēkiem, jeb nepatīkams attiecības. Gandrīz nav. Ja tāds ir bijis, tad es pat viņus neatceros. Tiešām neatceros. Tā kā mana misija ir radīt kaut ko labu ap sevi, un kaut ko priecīgu, un kaut ko gaišu, un sakot, visās lietās vien harmoniju izveidot, un mīlestību cilvēku starpā. Tā sakot, kaut ko gaišu, kaut ko skaistu un harmonisku. Tā ir tiešām, es vienmēr visur mēģinu to atrisināt tādā veidā, ja kāda konflikta kaut kur ir, tad es mēģinu atrast to veidu, kā tos melnos mākoņus nobīdīt, un kā atrast, ka tur vismaz katram mākonim ir viena zelta maliņa apkārt.